Pirms vairākiem gadiem es izgāju veselīga uztura programmu pie kāds nutricioloģis no Anglijas. Un man toreiz ļoti pārsteidza viens moments. Viņa pilnībā noliedza uztura bagātinātājus, ka visu varot sakārtot tikai un vienīgi ar ēdienu. Toreiz es jau biju izgājusi organisma attīrīšanas ceļu un redzēju, cik ļoti mainās pašsajūta, kad ķermenis saņem atbalstu un viņam tiek dots tas, kas tam reāli pietrūkst. Un tagad ir pagājuši vairāki gadi, un es tagad skatos viņas video Instagramā un redzu, ka viņas domas ir mainījušās un ka viņa runā tieši par to pašu, par ko mēs runājam jau gadiem. Kā uztura bagātinātāji ir akūta nepieciešamība mūsdienās, lai mēs būtu veseli. Ka pārtika vairs nav tāda kā agrāk. Augsne ir noplicināta, produkti ir kļuvuši ultrapārstrādāti, stress, spriedze, miega trūkums, medikamenti. Tas viss palielina organisma vajadzību pēc papildus atbalsta. Jo ķermenim jau nepietiek tikai ar veselīgu un sabalansētu ēdienu. Mūsu organisma šūnas ar to vairs nesaņem to, kas tām būtu nepieciešams. Bet es turpinu ticēt gudrai sistēmiskai organisma atbalstīšanai un atjaunošanai. Un jo vairāk man gadu paliek, jo vairāk redzu, ka profilakse šodien ir kļuvuši par nepieciešamību, nevis luksusu. Padomā par to arī tu.